Levijs pie cilvēkiem. Levija dzīve pie cilvēkiem nekad nav sākusies ar lēmumu. Tā nav bijusi izvēle, kuru varētu izskaidrot ar vārdiem vai atcerēties kā noteiktu dienu. Drīzāk tā bija pakāpeniska pietuvošanās, kā rīts, kas nemanāmi nomaina nakti, līdz kādā brīdī saproti, tumsa ir aizgājusi. Neviens īsti nezina, kāpēc Levijs atnāca tieši uz šo māju. Cilvēki mēdz domāt, ka kaķi izvēlas vietas, kur ir silti, kur dod ēst, kur kāds par viņiem parūpējas. Un varbūt tā ir daļa no patiesības. Taču ar Leviju tas nekad nav šķitis tik vienkārši. Viņš varēja aiziet, viņam bija meži, pļavas, vecās takas un klusas vietas, kur neviens viņu netraucētu. Un tomēr viņš palika. Levijs ir divējāds. Ir dienas, kad viņš ir pavisam mājas kaķis, guļ uz palodzes, klausās, kā cilvēki pārvietojas pa istabām, seko saules plankumiem uz grīdas. Viņš pieņem pieskārienus, bet nekad tos neprasa. It kā viņš ļautu sev būt tuvumā, bet tikai tik daudz, cik pats uzskata par pareizi. Un ir citas dienas. Tādās Levijs pazūd. Viņš aiziet pirms rīta vai tieši krēslā. Bez steigas, bez atskatīšanās. Cilvēki zina, viņš atgriezīsies. Vienmēr atgriežas. Bet kur viņš ir bijis, to neviens nejautā. Levija acīs šajās dienās ir kaut kas vecāks par māju, vecāks par hāstbolu. Ja Levijs domā, tad viņa domas ir klusas. Viņš nedomā vārdos, viņš domā sajūtās, smaržās, vēja virzienā, zemes stingrumā zem ķepām. Viņš atceras vietas, kurās ir bijis, pat ja cilvēks sen tās ir aizmirsis. Atceras takas, kas vairs nekur neved, atceras balsis, kuras vairs neskan. Ir lietas no Levija pagātnes, kas nekad netiek izstāstītas. Varbūt reiz viņš dzīvoja citā vietā, varbūt viņš bija daļa no citas mājas, cita ritma. Varbūt viņš ir sēdējis uz sliekšņa, kur durvis vairs nekad neatvērsies. Varbūt tieši tāpēc viņš nekad nepieder līdz galam, ne vietai, ne laikam. Taču šodien viss ir labi. Šodien māja elpo kopā ar viņu. Šodien cilvēki kustas lēni, un Levijs zina viņa soļus no galvas. Viņš zina, kad kāds ir bēdīgs, zina, kad kāds ir noguris. Reizēm viņš apsēžas tieši tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs. Pat ja cilvēks pats to vēl nezina. Un reizēm notiek kas dīvains. Ir vakari, kad Levijs sēž uz palodzes un skatās tumsā, bet viņa skatiens neapstājas pie pagalma vai ceļa. It kā viņš redzētu tālāk. It kā tajā pašā brīdī kāds cits mežā, darbnīcā, pie dzirnavām vai vecajā muižā pēkšņi apstātos un justu, kaut kas ir mainījies. Šajos brīžos hāstbola kļūst par vienu stāstu. Cilvēku dzīves, dzīvnieku takas, veco ēku klusums un Levija soļi saplūst vienā ritmā. It kā pati vieta atcerētos sevi, it kā Levijs būtu daļa no kaut kā lielāka, kas šeit dzīvo jau sen. Un varbūt tā arī ir, jo ne visi, kas ienāk cilvēku dzīvē, to dara nejauši. Levijs guļ mierīgi, bet viņa sapņi sniedzas tālu, uz vietām, kuras vēl nav atklātas, uz notikumiem, kuri vēl tikai tuvojas. Un hāstbola klusē, gaida.